22. februāra novakara arēnā Rīga pretinieku nav. Ir tikai savēji Rīgas Dinamo spēlētāji un Rīgas Dinamo uzticamākie līdzjutēji, kur pavisam oficiāli šovakar noslēdz 9. kontinentālās hokeja līgas sezonu, kura, diemžēl, bet šogad noslēdzas daudz ātrāk nekā mēs visi to bijām gaidījuši. Bet neko darīt, tāda ir dzīve un tāds ir sports, acīm redzot, kāds šogad bija stiprāks par mūsējiem. Ir vērts trenēties, ir vērts censties un gatavoties jaunajai sezonai, bet hokeja svētkus, neskatoties ne uz ko, Rīgas Dinamo ir veltījuši un uzbūruši saviem līdzjutējiem. Šovakar arēnā tikšanās ar spēlētājiem, autogrāfu sesija, fotosesija, ir iespēja uzspēlēt galda hokeju, būs iespēja arī uzvilkt slīdes un izpildīt kādu soda metienu mūsu supervārdsargiem Jakubam Sedlačekam un Jānim Kalniņam. Bet šobrīd aicināšu doties kopā ar mani pie mūsu līdzjutējiem, lai uzzinātu, kā tu viņiem šeit patīk. Nu, kā tev patīk šodien? Ko tu jau esi pagūsi izdarīt? Es esmu dabūjusi daudz parakstiņus. Gandrīz no visiem spēlētājiem? Jā. Ko tu vēl gribi izdarīt? Es gribu dabūt vēl no visiem spēlētājiem parakstus. Un fotografēties arī ar spēlētājiem? Jā, Ko tu varētu novēlēt Rīgas Dinamo komandai? Es gribu, lai viņi saņemās un viņi vinētu medaļu. Un nākamajā gadā, lai viņiem daudz labāk ietu, jā? Jā. Nu, paldies tev! Koltonam Gilisam šī bija pirmā sezona Rīgas Dinamo, pirmā sezona Rīgā. Koltie, that was the first season for you in Riga in a new team. Unfortunately, result is like it is, but what can you say in a one big sentence about your experience the first year here in Riga? My experience here in Riga, I love this city. There's honestly, I don't know where I'm going to be next year or what the plan is or here or whatever, but this city will always have a place in my heart. I really like it here. The fans are great. The people are amazing here. From your point of view, what did we miss to make a better, at least a little bit better result this season? What did we miss? You know what? I think goal scoring was kind of tough for us all season, and hopefully we can get some better bounces next year. And I don't know. I think that's like the big thing. Like defensively, we were good, and I think we started off a little bit bad on the penalty kill, but we fixed that, and we became a really good penalty kill team. And hopefully next year is better luck, better bounces, and more goals. All right, enjoy the evening. Thank you very much. No šos līdzjutējus mēs ļoti bieži redzam lielajā Kubā, vienmēr smaidīgi, vienmēr optimismu pārpilni, nevar kur tu ņem to lielu optimismu, pat neskatoties dažreiz uz tādām bēdīgām spēlēm, uz bēdīgiem iznākumiem, atkal tu nākamajā spēlēs pirmajās rindās. Tāpēc, ka tā ir mūsu komanda, mūsu hokejs, un kā bija, kad bija Latvijas kaus, bija vienīgā planēta, kur ir hokejs. Un viņš man ļoti patīk. Jūsuprāt, kā līdzjutējiem, kas priekš jums varbūt pietrūka šajā te sezonā? Viss jau bija labi. Es domāju, beigās pietrūka kaut kāda noslēdzošā fāze. Spēlējām aizsardzībā normāli, bet uzbrukums nevar vinnēt ar 1-2 vārtiem iemestiem. Grūti ir uzvarēt ne šitādas komandas. Ko tu varētu novēlēt mūsējiem nākamajā sezonā? Nezinu. Un vēl ko? Uzvaras. Varbūt, lai vairāk uzvaras būtu. Ja vajag būt uzvaras. Nu labi, kā tev liekas, būs nākamgad labāk nekā šogad? Katru gadu jau tā kā jācenšas, lai uzlabotu. Galvenais, lai līdzjutēji būtu tikpat kaislīgi kā tu, jo tā komanda mums tiešām ir tikai viena. Būs labāk, visu laiku būs labāk. No tavas mutes tur tā hokeja čaļa lielajā ausī. Okay. Kā izrādās, Rīgas Dinamo dinamīti ir 2. To noslēpumu mēs jau sezonas beigās varam atklāt. Viens ir tas, kurš spēles sākumā izlido ar petardēm pie kājām, un otrs ir tas, kurš lēkā pa tribīnēm un nedod mierīgi hokeju paskatīties mūsu klātsošiem līdzjutējiem. Dinamīti, Jāni, saki, vai ir bijuši kādi sūdzības protokoli no līdzjutējiem, ka tu lec viņai virsū spēles laikā? Ir jau, citi bļauja ar sākumā ar to B burtu un pī un saka, pabīdies malā. Bumbieri! Kā? Bumbieri! Bumbieri un pelmeņi un visādi citi dārzeņi tiek lidināti uz manu pusi. Tā jau es saprotu, man jau tā galva tāda mīkstiņa. Bet kā tu raksturotu šīs sezonas mūsu līdzjutēji, vai bija gana labs atbalsts? Varbūt tieši atbalsts mums pietrūk, lai labāks rezultāts uzrādītu.
nu mazliet ir tāds pirmais periods tā, kad nosvīstu traks, lai tikai uzmundrinātu un likt saprast, ka jābļauj. Kāds laiciņš paiet, kamēr dalec līdz 3. periodam. Bet vai viegli strādāt ar mūsu Rīgas Dinamo līdzjutēju spēles laikā tribīnēs? Nu, ja tas cēsinieks ir gana labs, tad strādāt vispār nevajag. Kas bija cēsinieks? Kriša, ko ir vieglāk vai grūtāk darīt? Tā kā laukumā tos pretiniekus grūst bortā vai tagad, pastāst, cik daudz jāfotografējās šovakar būs? Mums jau regulārs treniņš ir arī fotografēšanas. Tā kā... Meistarklase īpašā fotosesijās? Jā, protams. Cenšamies. Kā tu vērtēji šo te aizvadīto sezonu un tavuprāt? Nu, kas bija tas? Nē, mēs varam smaidīt. Kas bija tas, kas pietrūka? Mazliet rekā mēs varam bildēties un intervēties. Bet tu runā smaidi un kustini muti. Nē, nu pats, loģiski. Nav jau ar to pozitīvo zīmi, bet nezinu, tēt vasarā pastrādāšu pie tā, kas trūka. Mūsu fotogrāfs zem prom skrienam tālāk.